Labdien! Šodien sākam jaunu tēmu sēriju, kura saucas brīvība. Tas kungs, viņš grib, lai mēs esam brīvi no netaisnības, no kaut kāda smaguma, kas nenesīs mums svētību, nenesīs svētību viņa valstībai. Šodienas tēma būs zūdīšanās. Ko nozīmē zūdīties? Tas nav vienkārši, ka cilvēks ļoti daudz ko dara, ka viņš ātri to dara. Zūdīšanās tie ir darbi, kuri ir darīti ārpus Dieva gribas, ārpus Dieva plāna. Tu esi pasteidzies, tu esi varbūt atpalicis, tu neesi darījis to, ko tas kungs gribēja. Un kas notiek tanī sirdī, prātā cilvēka? Tāda postīga steiga, tāda nīcība. Vienkārši tu redzi, ka tu skrien, tu dari, bet visam tam nekādas jēgas nav, un tu iekšēji jūti iztukšojumu. Tev tas neapmierina, tev tas nenes svētību. Un faktiski tas ir tas, no kā mūs tas kungs arī ir izpirts. Viņš ir izpirts mūs, kā arī rakstīts 1. Pētera vēstulē, 1. nodaļā, no 18. līdz 19. pantam, ka tas kungs, viņš ir izpirts mūs no šīs te aplamās, no tēviem mantotās dzīves, ne ar sudrabu, ne ar zeltu, bet ar sava dēla, Jēzus Kristus dārgajām asinīm. Redzi, tas kungs, viņš ir izpircis mūs no šīs te dzīves aplamās. Tāpēc tā ir aplama dzīve, kura nav Dievā, kura nav ar tā kunga roku vadīta, nav sasniegti Dieva mērķi. Un faktiski, ko nozīmē nesasniegt Dieva mērķi? Tas ir grēks, tu netrāpīji Dieva mērķī. Es gribētu, lai mēs esam svētīgi, lai mēs varam uzvarēt visus šos dzīves apstākļus, kuri spiežas uz mums. Tik daudz darba, tik daudz skriešanas, un jau ir lidmašīnas, un ir mobīlie, un ir internets, un cilvēki joprojām nevar uzspēt. Viņi saka, būtu labi, ja būtu nedēļā 8. diena. Būtu labi, ja ne 24 stundas diennaktī, nu vismaz 28. Un tu zini, ja būtu 8 dienas, ja būtu 28 stundas, mēs jau saprotam, ka tik un tā laika nebūtu. Tāpēc šodien tas kungs saka, ka tev nevajag daudz darīt, kā dažreiz mūsu kristiešiem ir tā, ka man vajag daudz priekš Dieva tagad darīt. Es biju daudz grēkojis, Dievs man daudz ir piedevis, tagad man vajag daudz priekš Dieva darīt. Viņš nav pret, lai mēs izdaram daudz, bet viņš ir pret to rīcību, kad mēs sākam būt autonomi, ka es veidoju savu kalpošanu, ka es skrienu Dievam pa priekšu, kad es neesmu Dieva gara sliedējs, ka es neesmu Dieva gara vadīts, esmu jau sava lepnuma, savu egoismu vadīts. Un tāpēc tas kungs saka, tā ir zudīšanās, kura tevi nedarīs brīvu, bet darīs nelaimīgu. Jēzus savas dzīves beigās pateica, piepildījās. Viņš piepildīja visu to, ko Tēvs gribēja. Cilvēki viņu bieži vien izaicināja, ej, parādies pasaulē. Tagad ej, varbūt uz svētkiem, bet tas kungs teica, ka mana stunda vēl nav nākusi. Tas kungs, viņš zināja, kad un kur viņam ir jābūt un kas viņam ir jādara. Tāpēc Jēzus, viņš izdarīja ļoti daudz darbus. Bet mēs redzam, ka viņa dzīvē nebija zūdīšanās, nebija tāda postīga steiga, kad viss jūk un brūk. Tāpēc mēs mācāmies no Jēzus. Viņš izdarīja ļoti daudz priekš tā kunga, jo pat rakstīts Jāņa 21, 25, ka ja visus tos darbus aprakstītu, ko Jēzus bija izdarījis, tad visa pasaule nevarētu ietilpināt grāmatas. Redzi, tas kungs, viņš tik daudz bija izdarījis, bet tas viss bija izdarīts Tēva gribā. Tas viss bija izdarīts Dievā. Mēs palūkosimies šodien tādu piemēru, kuru Jēzus Kristus gribēja atstāt savā vārdā par Martu un Mariju. Un šis piemērs ir aprakstīts Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā no 38. līdz 42. pantam. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieviete, Marta vārdā, uzņēma viņu savā namā. Un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausējās viņa vārdos.
Bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja: Kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams: Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajaga. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Reiz arī kāds mācītājs, viņš sludināja draudzē par to, kāda Marta, kā viņa slikta, ka viņa darīja ne to, ko vajag, un viņš viņu tā nomelnoja un teica, cik tas ir slikti, kā mēs rūpējamies par ēdienu, ka nevajag par to rūpēties, ka viņš tā kā uz sievietēm teica, ka jūs pārāk zūdaties ar tiem ēdieniem, ar to barību. Un tu zini, pēc šīta dievkalpojuma viņš atnāca pie tās ģimnītes, pie kuras viņš palika, jo viņš bija kā ciemiņš tai draudzē, un šī nama saimniece, dzirdot to svētrumu, ko viņš bija runājis draudzē, viņa pateica, tagad brāli palūksim un pateiksimies Dievam par šo te dienu un iesim gulēt. Viņš, labi, palūdz, un viņa aizgāja gulēt. Nākamā rītā viņš pieceļas, iet uz virtuvi, un atkal viņš satiek šī saimniece un saka: Labrīt, brāli, mēs tagad palūksim Dievu un atkal iesim uz dievnamu. Viņš tā paklausījās. Labi, ka tā. Un tad dievkalpojums beidzās un liekas, ka vajadzēja būt pusdienu laikam, un atkal šis te vīrs ar šo te sievu bija uzņēmuši viņu. Un atkal šī sieva saka: brāl, mēs palūksim Dievu, paslavēsim, pateiksimies par to, ko šodien mēs dzirdējam dievkalpojumā. Un tu zini, vakarā šis te brālis izgāja uz svētru un saka: ziniet, Martas tomēr arī ir vajadzīgas. Tas kungs nav pret darbu, bet viņš ir pret to mūsu iekšējo nepareizo attieksmi. Tāpēc šodien mums ir jābūt iekšēji apmierinātiem cilvēkiem. Un cilvēks, kurš dara tā kunga gribu, pat liekas, varbūt viņam nav viegli dzīvē, bet viņš zina, ka viņš atrodas tai vietā, kurā Dievs viņu tagad redz. Kad ir šis neapmierinājums, viņš jau iekšēji, viņš nepaliek vienkārši, bet redzam, ka pēc tam rodas kurnēšana. Un cilvēks faktiski, viņš jau pat vēršas pie Dieva. Dievs, kāpēc? Kāpēc tu nedari? Kāpēc tu neliec, kā šeit mēs lasām 40. pantā? Kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpot? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Kungs, kāpēc tu neko nedari? Kāpēc tu nesaki? Kāpēc tu neredzi tagad? Redzi, kad mēs sākam darīt kaut ko bez Dieva spēka, bez Dieva līdzdalības, kas notiek? Iekšējā roda šī te kurnēšana un pārmetuma. Jau faktiski ne uz cilvēku, bet mēs jau sākam runāt uz Dievu. Dievs, kāpēc tu nepalīdzi? Kāpēc nav tavas svētības? Kāpēc nav tagad tavas līdzdalības? Kāpēc nav? Tāpēc, ka tu esi tas, kurš tagad dara ne to, kas būtu jādara. Kas notiek? Spēka izsīkums. Marta kaut ko centās darīt, un tad, kad viņa redz, ka viņai nav vairs spēka, trūkst, liekas jau arī laika, viņa vēršas pie Jēzus. Jēzu, palīdzi. Viņa tagad jau sāk runāt, jo viņa redz, ka nespēja vairs izsīst šie te spēki. Kad cilvēks ir nozūdījies, viņš nevar sakoncentrēties uz Dieva vārda. Viņš pat var būt dievkalpojumā, bet iekšēji viņš ir sakoncentrēts uz kaut kā cita. Viņam ir kaut kāda iekšēja tāda rūpe, viņam ir kaut kāds pārdzīvojums. Viņš ir kaut kādu laiku, varbūt nav lasījis jau Dievu vārdu, viņš nav domājis par to kungu, viņš ir domājis par kaut kādām varbūt zemišķējām lietām, un kas notiek ar to cilvēku. Viņš atnākot uz dievkalpu, viņš tā kā nevar atslēgties no tā, viņš tā kā ir tanī, viņš grib to ātrāk varbūt paveikt un kaut kā to problēmu atrisināt. Kā viens brālis saka, viņš bija labs lamināta tāds meistars, kurš varēja labi ieklāt laminātu. Viņš saka, kamēr es sēdēju dievkalpojumā, es jau 2 istabas izliku ar laminātu. Ko tas nozīmē? Cilvēks ir nozūdījies, viņš nav modrs tagad.
tam kungam bija vārds arī priekš Martas, bet Marta tagad nebija sakoncentrēta uz Dieva vārda. Viņa savu uzmanību bija novērsusi no Dieva vārda, viņa bija sakoncentrēta uz šo te zemišķo, bet tā kunga sirdī bija, lai Marta sadzirdētu to, ko tas kungs arī viņai gribēja teikt. Zini, ir tā, ka iet viena svētruna, bet liekas, ka šī svētrunā cilvēki viņi saklausa daudz ko priekš sevis. Vienam varbūt bija tas teikums, citam varbūt vēl kāds cits teikums uzrunāja viņu kaut kāda doma. Un tāpēc tas kungs, viņš liekas, ka runā vienu tēmu, bet šī tēma viņa maina šos te cilvēkus un uzrunā pat dažādi. Un tāpēc Jēzus negribēja, lai Marta palaiž šos te dzīvos vārdus, šīs te atklāsmes garām. Cilvēks, viņš, kad ir nozūdies, kad viņš ir palaidis to, ko Dievs gribēja darīt caur viņu, viņš jūt, ka viņš ir zaudējis laiku, viņš ir zaudējis spēku, viņš ir zaudējis to Dievu vārdu, kur viņš varēja dzirdēt, viņš ir aizgājis garām, un tā viņa dzīve ir pagājusi. Tiešām man bija tāds cilvēks manā dzīvē, kuru es satiku, ka es tikko nācu pie Dieva, es zinu, ka ir šī te māsa, kura jau no vajāšanu laika kristiet, un es atbraucu pie viņas ar jauniešiem, un es saku, sakiet, jūs varētu pastāstīt par to, kā bija vajāšana laikā, kā Dievs darbojās, kāds bija vārds. Viņa saka, es neko no tā, kas notika dievkalpojumos, es nedzirdēju. Viņa teica, mēs toreiz pulcējāmies mājās, un es gāju vienmēr uz virtuvi, lai gatavotu ēdienu brāļiem, kuri savācās, māsām, un tā es neko nebiju dzirdējusi. Visu savu jaunību līdz vecumam. Un tu zini, man iekšē bija tā, tiešām tā kā, cilvēks ir pazaudējis. Dievs tai laikā runāja. Es domāju, ka viņai bija iespēja izvēlēties. Zini, kad mūsu sirds pēc kaut kā deg, mēs atradīsim iespēju. Mēs tuvāk redzēsim. Marija, viņai sirds dega pēc Jēzus. Viņa saņēma atklāsmes no Jēzus. Un nevelti viņa bija tā pirmā, kura Jēzu svaidīja ar eļļu viņa bēru dienai. Viņai bija atklāsts, ka būs drīz bērns. Mācekļi vēl to līdz galam nevarēja tā saprast un nevarēja to nojaust. Marija, viņa nojauta. Un tāpēc viņa jau viņu tā kā gatavoja bērēm. Viņai bija atklāsmes. Un tāpēc par to, ko viņa bija izdarījusi, aprakstīts evaņģēlijā. Un pēc tam redzam, ka kur būs evaņģēlijas sludināts, arī pieminēs viņu. Tāpēc redzi, cik tas ir svarīgi būt Dievā, sadzirdēt to, ko tas kungs saka, un pēc tam redzam, ka liekas tas mazumiņš, bet viņš pēc tam tiek ļoti spēcīgi pavairots. Tāpēc tas ir svarīgi, lai šodien tiešām es varu saņemt no tā kunga atklāsmi, jo no tā ir atkarīgs, kā tālāk es dzīvošu. Jo ja man nebūs no augšas atklāsme, es nezināšu, uz kurienu virzīt, es nezināšu, ko darīt. Un es vienkārši būšu tāds cilvēks, ka kaut mētājās, kaut kur skrien, kaut ko dara, bet īsti tā arī neko nedara. Tāpēc tas kungs, viņš šodien grib, lai tiešām mēs pēc tam neizjūtam, ka mēs esam zaudējuši vienkārši. Mēs neko neesam pieņēmuši, mēs neko neesam dzirdējuši, mēs bijām savās domās kaut kur tālu. Mēs it kā likās daram priekš Dieva kaut ko, aizvietojot to, ko tas kungs gribēja, lai es tagad daru. Saproti, varbūt tas kungs saka, kā man ir bijis. Tas kungs saka, nāc uz lūgšanu. Es jūtu, ka tas kungs, viņš man aicina. Bet es saku, pagad, Dievs, es vēlāk, es te uz dievkalpojumu, es braukšu, es mācos, man mašīna jānomazgā. Un es tā kā viņu mazgā, bet Dievs saka, tagad aizej un palūdz. Mēs iekšā pilnīgi jūt, ka ir pamudinājis lūgt. Un tu zini, es tā kā vēlāk, kad visus tos darbus izdarīšu, tad, un tu zini, kas parasti notiek. Nav laika. Nav. Jau skatos jāskrien. Un tā es palaidu garām lūgšanu. Un, protams, tanī brīdī es esmu zaudētājs. Mašīna pēc tam atkal, protams, pēc kāda īsa brīža paliek atkal netīra. Bet to, ko Dievs varēja pateikt tajā lūgšanā, stiprināt, to es zaudēju. Tāpēc neatliekam. Tas kungs mudina mūs uz dievkalpojumu, un mēs kāds reiz sanāk, šodien neaiziešu. Es mājās Bībeli palasīšu. Un kas notiek? Protams, ka tu paliki mājās,
Ne tu Bībeli lasīji, ne tu vēl kaut ko izdarīji. Domāju, tu padarīši to un to. Tu redzi, ka neveicis, nav svētība. Tāpēc šodien, protams, es neesmu pret to, ka sanāks cerēs, ka nevar tikt uz Dievu, ka tiešām kaut kas ir steidzīgs. Jā, gadās tā, ka ir kaut kāda lieta, kura ir jāizdara. Bet, ja tas ir tā kā sistēmā, un tu tā kā visu laiku tādā tā kā vāveru ritenies, ieskrējies, un tev tagad vairs nav laika, un jau svētdienā tu atnāc vēlāk, aizēji ātrāk, un skrien, ka kaut kas ir jādara, un tā redzam, ka ar vien mazāk tev laika priekš dievnam, priekš bībeles, priekš lūkšanas. Kāpēc Marta šai brīdī viņa sāka teikt Jēzum, pasaka viņai, lai viņa man nāk tagad palīdzēt. Tāpēc, ka viņa redzēja noteikti, ka viņa nevar izdarīt to tagad laicīgi, ka jau it kā ir laiks ēst, ir laiks iet pie galda, bet vēl nav viss paveikts, nav izdarīts. Un viņa saprot, ka tagad viņai ir vajadzīga palīdzība, lai tagad tā Marija nāk, lai es varu uzspēt visu, kā esmu ieplānojis, kā esmu tagad iedomājusi savā prātā. Un tu redzi, nevar uzspēt. Kāpēc nevar cilvēks uzspēt? Kāpēc bieži vien izēj no mājas lauka un ieiet sistēmā? Tu ej uz darbu, un tu jau pamani, ka nav jāiet, bet ir jāskrien, un tu skrien, un tu skaties, autobus aiziet, vilciens aiziet, un tas notiek vienreiz, tas notiek otrais, jau darbā brīdina. Un kas ir noticis? Noticis ir kaut kas ar tavu iekšējo cilvēku. Tu nevari vairs paspēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tu neesi Dievā. Tu neesi Dieva garā. Rakstīts 1. psalmā, 2. un 3. pantā tā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Kāpēc viņam viss labi izdodas? Tāpēc, ka viņš paliek Dievā. Tāpēc, ka viņš tagad nes tos augļus, kurus Dievs tagad audzē. Un tāpēc viss, ko viņš dara, viņam izdodas. Viņam viss tas notiek savā laikā. Viņam izdošanās ir. Tāpēc, ka viņš dara to, kas viņam ir jādara. Viņš nevis steidzamās lietas dara, bet viņš dara galvenās lietas. Tā kā tagad Marta viņa darīja steidzamo lietu. Viņa aizgāja pa priekšu. Marija, viņa darīja galveno. Viņa bija pie Jēzus kājām. Jēzus ir uz kādu laiku šeit virs zemes. Jēzus tagad māca. Tas ir galvenais. Viņai bija svētība. Martai nebija svētības. Kā būt tam cilvēkam, kurš uzspēja, kurš nepazaudē šo te līdzsvaru Dievā? Kā šodien uzvarēt šo te niecību, šo te tukšo skriešanu, šīs te tukšās domas, šo te tukšumu, šo te vakumu, kas pilda tavu dzīvi, un tu esi iekšēji neapmierināts ar to, ka tu jūti, ka vienkārši tu skrien, bet neaizskrien, nokavē visu laiku, un tu neesi ražīgs. Un tu redzi, ka tu apsoli, bet tu neuzspēji izdarīt. Es dzirdēju tādu izteicienu, ja tu gribi, lai tev draudzē kāds palīdz, atroni viss aizņemtāko cilvēku, un viņš tev palīdzēs. Redzi, ir cilvēki, kuri ļoti aizņemti, viņiem ir daudz darba, bet viņi uzspēja. Jēzus arī bija aizņemts, viņam bija daudz darba, bet redzam, ka viņš vienmēr uzspēja, pat tad likās, ka jau cilvēks ir nomiris. Jēzu, ja tu būtu šeit, tad nenomirt arī mans brālis. Redzi, bet Jēzus zināja, kurā brīdī viņam ir jābūt. Liekas, ka viņš tādī brīdī viņš nesteidzās, neskrēja, bet tas kungs zināja, kad viņam un kur viņam jābūt, un viņš palīdzēja. Tāpēc šodien es gribētu, lai mēs būtu tādi, lai mēs būtu tiešām efektīvi. Zinu, ka agrākos laikos ir īpaši kuģis, kad viņš ir bijis ilgi jūrā, pie viņa pielīp viss, kas no jūras, un tas bremzē viņa virzīšanos uz priekšu. Tāpēc tas kungs, viņš grib visus šos te tukšos darbus, šo te zudīšanos noņemt no mūsu dzīves. Un kā es varu no tā atbrīvoties? Kā es varu būt efektīvs Dieva rokās? Jo tas ir galvenais. Man piepildīt Dieva misiju, Dieva gribu. Un lai es tiešām, kad es padaru to darbu, es varu teikt, ka ne es, bet tas kungs caur šo te māla trauku darīja savā spēkā.
Un tiešām tad ir gandarījums, ka Dievs man lieto, Dievs mani svētī. Un es tiešām uzspēju, es izdarīju to, ko tas kungs gribēja. Esmu līdzsvarots, manās domās ir miers. Tur nav vienkārši kaut kāda vētra. Un es vienkārši kaut kur skrienu, kaut ko daru. Bet es zinu, ka es virzos tai virzienā un es daru to, ko tas kungs grib. Tātad pirmais, kas ir jābūt lūkšanas dzīvei. Tev ir jābūt sakārtotai lūkšanai. Filipiešiem 4. nodaļā 6. un 7. pantā ir rakstīts: Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Te ir teikts, nezūdieties nemaz, bet lai mani lūgumi, tas, kas manā sirdī tagad nāk, man ir kaut kāds pārdzīvojums par kaut kādām lietām, varbūt laicīgajām, ko ēst, ko ģērt. Man ir iekšējā tagad, kā es to paveikšu. Kaut kādas tādas rūpes nāk. Un mēs esam visi cilvēki. Tu jautās, Aindra, vai tu vienmēr visu uzspēj? Protams, ka nē. Bet ir tomēr tā šodien izpratne, kā uzvarēt to, kā nenoslīgt tai rutīnē dzīves un neizkrist no Dieva gribas. Tātad es pavadu laiku ar Dievu, es viņam atklāju savu sirdi, es viņam saku, Dievs, es lūdzu tevi, palīdz man, svētī, un es runāju par konkrētajām lietām, es lūdzu par šo te dienu, Dievs, piepildi savu plānu, ved man pēc savu plāna, palīdz man paveikt tos darbus, kuri man ir jāizdara. Un tu zini, daudz reizi tā bijis, ka tiešām tu uztici dienu Dievam, ka tu esi savienojies ar Dievu, ka tu esi piedzīvojis viņa gara klātbūtni, tu esi lasījis Dievu vārdu, Dievs tev ir uzrunājis, tu pārdomā viņa vārdu. Un tu zini, kas notiek tavā dzīvē? Dieva miers, kas ir pārāks par visu saprašanu. Viņš manas domas pasara Kristu Jēzu. Tātad līdzsvars. Es palieku Dievā. Dievs mani vada. Dievs manī staigā. Un tiešām es veicu tos darbus, ko es šodien daru ar to kungu. Un tāpēc virzos uz priekšu. Augu garīgi. Un arvien piepildos ar vērtīgo, ar Dievu atklāsmēm, Dievu vārdu. Un pieredze ar to kungu manā dzīvē aug, kā Dievs darbojās. Un tāpēc es jūtos iekšēji gandarīts, esmu laimīgs, ka mana dzīve šodien norit Dievā. Jēzus Kristus, viņš arī mācīja par zūdīšanos. Māteja evaņģēlijā, 6. nodaļā, no 25. līdz 33. pantam ir rakstīts: Tāpēc es jums saku, nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaieties apģērba dēļ, mācieties no puķēm laukā, kā tās aug? Ne tās strādā, ne tās vērpj. Tomēr es jums saku, ir Sālamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāle laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajaga. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dievu valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas. Jēzu šeit nemāca, ka nevajag strādāt. Viņš saka par iekšējām šīm te raizēm, pārdzīvojumu, pārlieku, un to, ka pagāni viņi noliek šo te zemišķo dzīvi, šo te mantas vairošanu, viņi skrien pēc tām lietām, un tas viņu dzīvē ir svarīgākais.
Bet kungs saka, ka ir svarīgākais tas, ka pa priekšu visām šīm, viņš saka, kam ir jābūt pirmajā vietā, pa priekšu visam, meklē debesu valstību, viņa taisnību. Tātad, kā tas tagad ir taisnīgi Dieva acīs? Kas man tagad ir jādara? Vai es tagad daru tas, kas ir Dievam tīkams? Cik reiz man ir bijis sirdī, ne to tu tagad dari, ne ar to tu tagad esi nodarbināts, un tu jūti, ka Dieva gars tevī runā. Laiks iet uz priekšu, tava dzīve rit, un tev ir jāpiepilda savs aicinājums. Tev ir jāsakoncentrējas uz paša galvenā, uz to, uz ko tu esi aicināts, tāpēc tu piepildi tagad savu sirdi. Neesi aizrāvies ar kaut ko to, neesi aizrāvies ar tām lietām, kas nepalīdz tev sasniegt to mērķi, uz ko tas kungs tev ir aicinājis. Un tāpēc es pa priekšu meklēju debesu valstību. Kā Bībelē teikts Mūzes 1. nodaļā, 1. pantā, ka iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Jāsāk dzīve ar debesīm. Jāsāk dzīve ar to, ka es gribu, lai notiek Dieva prāts, kā debesīs, tā arī virs zemes, kā mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Tātad, Dievs, kā tu redzi debesīs, kāda kārtība ir tavā sirdī, kā tu esi iekārtojis manu dzīvi. Dievs, es gribu pēc šīta plāna virzīties. Un tāpēc es gribu, Dievs, mans dārgais, lai notiek ne mans prāts, ne mana taisnība tagad, bet es gribu, Dievs, mans dārgais, tā kā taisns tas ir tavās acīs. Un tāpēc, kas notiek? Zini, kāds veidoja tādu līdzību, kā izmantot efektīvu laiku. Viņš ielika tādā traukā no sākuma smiltis sabēra daudz, pēc tam mazus akmentiņus. Un viņš teica to, ka šie ir steidzamie darbi. Tie ir tādi darbi, kuri mazsvarīgi tavā dzīvē. Un viņi tagad piepilda to trauku. Pēc tam ir lietas kaut kāds, varbūt viņas ir svarīgāks. Un pēc tam viņš saka, ir dzīvē galvenās lietas, kuras tev ir jāizdara. Un viņš lika tos tā kā lielus akmeņus. Un zini, kas notika? Beigās traukā nepietika vietas šīm te galvenajām lietām. Bet viņš saka, ja tu noliec pirmās šīs lietas galvenās iekšā šai traukā, un pēc tam tu ieber akmentiņus, tie akmentiņi arī atrod savu vietu, un pēc tam beigās, ja tu ber smiltis, tad tu redzēsi, tas trauks, viņš tiešām būs pilns, bet pats galvenais, kas ir, ka galvenajām lietām bija dota pirmā vieta. Tāpēc dzīvē, lai galvenais stāv galvenajā vietā. Un kas ir galvenais? Tas ir Dieva griba, mans aicinājums manā dzīvē, un Dievs šo aicinājumu viņš piepilda ikdienas. Un tāpēc, kas notiek? Kad ir galvenās lietas, tad varbūt pat tās smilts vai tie mazie akmentiņi, par kuriem mēs runājam, viņi var palikt ārpusē. Un tu zini, tu par to nenožēlos. Tāpēc šodien, lai tev Dievs palīdz, tiešām varbūt no kaut kā atteikties, varbūt kaut kā atstāt, kaut kas tev iztukšo. Un tu zini tās lietas, kas tev iztukšo, kas tevi vienkārši padara nespēcīgi, kas tev padara vienkārši, ka tu atrodies tumsā. Tāpēc tas kungs šodien saka, ir šis laiks, kad es gribu runāt uz tavu dzīvi, kad es gribu lietot tevi, kad es gribu tiešām, lai šī te ietekme, kuru es gribu veikt caur tavu dzīvi, uz citu cilvēku sirdīm, viņa notiek tavā dzīvē. Jo tā ir laime, ka šodien es nedzīvoju sev pašam, bet es dzīvoju Dieva gribai, un es zinu, ka Dieva griba ir, lai citu cilvēku dzīve šodien mainās uz labo pusi.